brother if you can. Help a brother if you can. Sveiks, kā tu šodien jūties? Radoši. Un kāpēc ir radoši? Jo vienmēr ir ļoti interesanti atnākt uz pasākumiem kopā ar saviem kolēģiem, nedarot to, ko tu parasti dari, bet darot kaut ko citu radošu. Un tad vienmēr tas radošums kaut kā vibrē gaisā un tu skaties, kā kurš izpaužās citās jomās. Nu, baigi interesanti tas tā. Un kā tev veicās ar apavu veidošanu? Es esmu pusceļā. Man ir skaidrs, ka kaut kas pietrūks, bet kas to es vēl tagad mēģinu atklāt. Tad tev jāmeklē kāds stilista padomu? Iespējams, jā, bet man jau blakus ir daži labi stilisti. Un vai tev bija īpaša schēma, kā tu veidos savus apavus, vai arī tīrākā improvizācija? Nē, es ļoti labi zināju, man bija konkrēts skaidrs, ko es gribu pateikt, un es to mēģinu tagad pateikt pēc iespējas lakoniskāk un foršāk. Un mans šodienas jautājums, vai tu varētu iztēloties jūsu vietā deputātus sēžam un rotājam šos apavus? Es noteikti varu iedomāties, es nezinu tikai, vai tas būtu vajadzīgs. Just help